Latvijā, bet cik nodaļas ceļu satiksmes drošības direkcijai ir visā Latvijā? Cik? 26, tieši tā. Un tā visā Latvijā esam pazīstami. Bet, protams, jūsu iepazīšanās sākas droši vien ar pirmajām kvalifikācijām, kuras vēlaties iegūt, bet vai jūs esat pazīstami ar kampaņām, kuras mēs rīkojam? Kur no kampaņām jums ir vislabāk palikusi atmiņā? Nebrauc veipumā, vai ne? Jā, patiesi tās bija viens no pirmajām kampaņām, ar kurām mēs sākām, jo mēs visi ļoti bažīgi skatījāmies uz to, ka mums bija asiņainie Jāņi. Pēc asiņainiem Jāņiem centāmies sabiedrību mācīt un rādīt, ko un kā vajadzētu darīt, ka latvieši māca svinēt Jāņus un var Jāņus svinēt ļoti veiksmīgi, arī braucot nerēkušiem. Vai arī ejot kājām, ja, nu nav izdevies. Bet šogad pirmo reizi mēs mēģinām piedalīties arī konkursā citu Holivudu. Tā kā patiesībā varbūt jūs šajā konkursā esat daudz zinošāki par mums, jo mēs būsim pirmo reizi kopā ar jums, mēģinot jūs uzrunāt un aicināt piedalīties kādā no mūsu izdomātām aktivitātēm, un šī aktivitāte tiks saistīta jau ar video. Vai ar multiplikāciju, vai vienalga kādā veidā jūs veidosiet vēstījumu video formātā, kurā jūs uzrunāsiet par to, ka ļoti svarīgi ir ceļu satiksme, braucot ar transporta līdzekļiem, ko izmantot? Drošības joslas. To, ka drošības joslas lieto pirmajos sēdekļos, tad vadītājus un viņa tuvākais pasažieris, to laikam mēs Latvijā esam pamanījuši ļoti daudzos transporta līdzekļos. Bet vai arī aizmugurējos sēdekļos mēs tieši pat cītīgi piesprādzējamies? Te nu domas dalās. Man ir kāds ļoti bēdīgs stāsts, jo mans tuvākais cilvēks, kurš tūlīt pēc maniem bērniem, mans krustdēls, mūžam būs 15-gadnieks. Viņa gadi apstājās mašīnā braucot 15 gadu vecumā, sēžot aizmugurējā sēdeklī un nepiesprādzējoties. Un tādēļ mēs vēlamies uzrunāt jūs, kas šīs savas pirmās gaitas braucot transporta līdzekļos esat uzsākuši un esat jau gan ar pozitīvu pieredzi, gan ar varbūt kādu sāpīgāku pieredzi sevi jau tajā atpazinuši un mēģināsim jums dot šo uzdevumu, veidot video vēstījumu, un kas tad ir mērķis? Mērķis ir laikam, lai jūs apzināties, ka drošības jostas ir jālieto tie, kuri vēl par to nav aizdomājušies. Un pats svarīgākais, laikam, šī mērķa risinājumam ir uzrunāt citus, lai viņi to saprastu. Jo viens ir tas, ka mēs to zinām. Piemēram, sarkanā gaisma. Kurš no mums nezina, ka nedrīkst šķērsot krustojumu pie sarkanās gaismas? Ir daži arī, kas to nezina. Bet, ja mēs paskatāmies krustojumos, tad sarkano gaismu neievēro visi. Zināšanas ir, bet pietrūkst izpratnes par to, ka šīs zināšanas ir jāpielieto. Tādēļ arī par drošības jostām līdzīgi vēlamies jūs aicināt izdomāt tādu vēstījumu, lai ik viens padomā, ka drošības jostas ir jālieto un ir jāpiesprādzējas transporta līdzekļos. Un mērķa auditorija. To mēs jums piedāvājam izvēlēties pašiem. Tātad mūsu Latvijas sabiedrība, jūs varat paši izvēlēties tieši uzrunājumu auditoriju, vai tie būs jūsu vienaudži, vai vecāki par jums, vai jaunāki par jums. Tātad jums būs brīva izvēlēties mērķa auditoriju, kurai jūs šo vēstījumu gribēsiet nodot, kuru tieši jūs vēlēsieties uzrunāt. Protams, kā jebkurā konkursā svarīgi ir balvas, vai ne? Tas ir liels motivējošs faktors, pareiz balvu izvēle. Mēs ilgi domājām un prātojām, kā pareizāk jums izvēlēties balvas, jo ko tad mēs kā ceļu satiksmes drošības direkcija varētu jums dāvināt? Un tad mēs atcerējāmies, ka mums ir ļoti jauks pakalpojums, kā izmēģinājuma eksāmenis. Vai kāds no jums par to ir dzirdējis?
Kāds varbūt mēģinājis to izmantot? Laikam nē, bet mēs vēlamies tātad vecākajai grupai 12. Tas ir 10. un 12. klasēm piedāvāt kā balvu izmēģinājumu eksāmenu. Tas ir ļoti labs veids, kā pirms īstā eksāmena pārbaudīt, kas tad tur būs jādara. Jo vienmēr, tad, kad mēs ejam uz kaut kādu pasākumu, mums nav īsti skaidrs, kas tur notiks, kā tur notiks, mūsos ir satraukums. Tieši tāpat pirms eksāmeniem. Un tādēļ ir šis izmēģinājuma eksāmenis, kurš jums parādīs, ka Ceļu satiksmes drošības direkcijā eksāmenu nolikt nemaz nav tik sarežģīti, ja mācību process ir bijis pietiekami kvalitatīvs. Nu, un 5. un 9. klasēm kopā arī ar 10. un 12. klašu uzvarētājiem mēs piedāvāsim kartingu braucienu. Varēsim izveidot labākajiem šo sacensības ar kartingiem. Un, protams, katrai no grupām mēs padomāsim arī par īpašām balvām. Tā kā mēs tam iesācēji šajā konkursā, tad balvu izvēle mums vēl ir tādā kā jautājuma formā, bet to mēs noteikti sapratīsim tad, kad mēs ieraudzīsim jūsu darbus. Kas ir jūsu interesantās idejas, un varbūt mums šīs idejas palīdzēs izvēlēties jums arī balvas daudz atbilstošāk. Bet tagad neliels ieskats par to, kādus klipus mēs esam veidojuši. Un viņš bija ļoti pamācošs, kā pareizi jāšķērso vieta, kad velosipēda ceļš šķērso brauktuvi. Un te nu ļoti daudziem ir kļūdains vērtējums, īpaši velosipēdistiem, jo viņiem liekas, ka gājēji pārēj un velosipēda ceļš ir vienādi līdzīgi, tad, kad tie iet pāri brauktuvei. Bet nē, autovadītāji apstāsies tikai un vienīgi pie gājēju pārējas. Velosipēda ceļš nav gājēju pārēja. Tad, ja mēs braucam pa ietvi, jo daudziem velosipēdistiem, bet īpaši iesācējiem noteikti brauktuvi ir tā vieta, uz kuras ir baisi un grūti, bet uz ietves ir vieglāk, bet tad ir jāatceras, ka gājējiem domātā daļa ir ietve, bet velosipēdistiem nav tā vieta, kur viņi varētu justies pilnīgi droši. Pie tam pagājušajā gadā ir notikuši 50 satiksmes negadījumi, kuros iesaistīti ir bijuši gājēji un velosipēdisti. Šim skaitlim ir ļoti nozīmīgi jāpievērš uzmanību, jo gājēji tomēr arī ir satiksmes dalībnieki un velosipēdistiem ir jārespektē. Tad viņi izvēlējušies iet līdzīga situācija bijusi braucot mašīnā. Arī mani bērni līdzīgi kā uzvedās pirms noskatīties šo klipu. Pēc tam viņi saprata, ka vadītāji traucē braucienu laikā nedrīkst. Bet par drošības jostām, kā tās drīkst lietot un kā tās būtu jālieto, es domāju, ka jūs izdomāsiet viss labāk, vai ne? Un tas, kad būtu mūsu uzdevums un vēlējums